Mani sauc Rāls. Martīn, kur tu esi? Man likās, ka mēs brauksim uz pludmali. Mums ir jānofilmē raidījums, un tad mēs varēsim braukt uz pludmali. Varēsim arī paķert saldējumu pa ceļam. Varēsim 5 saldējumus. Nē, varbūt 2. Jej! Un vai jūs zināt, ka Latvijā ir viens no garākajiem vasaras brīvlaikiem? Mums noteikti kādā brīdī sagribēsies uz skolu. Tas būs brīnums. Nu, nedomāju. Varbūt vasaras beigās. Es gan domāju, ka jau pēc 2 nedēļām es ļoti gribēšu uz skolu. Tāpēc, ka pat man dažas brīvdienas ir par garu. Manuprāt, brīvdienas varētu būt garākas. Mēs atpūšamies 5 dienas un ejam uz skolu 2. Nē, tad mēs visi būtu dumji kā zābaki. Bet vispār mēs arī šodien kaut ko jaunu uzzināsim. Jūs vasarā noteikti ēdīsiet daudz saldējumu. Un mēs šodien uzzināsim, kā to pagatavo. Martin, ej saģērbies un laižam ciemos! Šodien mēs esam atbraukuši izpētīt, kā top rujienes saldējums. To ražo šajā vēsturiskajā ēkā, kas tika uzcelta pirms vairāk nekā 100 gadiem, bet saldējuma ražošanas tradīcijas aizsākās krietni vēlāk, pirms nepilniem 40 gadiem. Un šeit sākas saldējuma stāsts. Šeit mums tiek piegādāts svaigs pieniņš, kurš tiek ielietas šajās tvertnēs. Cik daudz piena tur sajiet? Katrā tvertnē 2 tonnas. Tu zini, cik ir 2 tonnas? Gorila var pacelt tikai 2 tonnas. Bet kur jūs tik daudz pienu vispār dabujat? Visu pieniņu iegūstam Latvijā no mūsu pašu gotiņām. Kas notiek ar to pienu tajā bundulī? Bundulī piens tiek sagatavots tālākai ražošanai. Nāc, parādīšu, kā tas notiek. Mums būs iespēja aplūkot gan to, kā top slavenie konusiņi, gan pēdējo gadu jaunumu mini-melts. Kā redzat, vizuāli šie produkti ir ļoti atšķirīgi, taču sastāvdaļas un recepte abiem izrādās viena un tā pati, un ražošana allaž sākas ar saldējuma masas vārīšanu. Piens svaigs atnāk līdz šajienai, kur tiek pievienots cukurs, sviests, kakao, kā piemēram arī kāds ievārījums. Tad visa masa tiek homogenizēta, padarīta viendabīga un tālāk iet cauri pasterizācijai, lai pieniņš būtu drošs lietošanai uzturā. Bet tas saldējums iet cauri visām tām trubām? Jā, saldējums iziet cauri katrai no šīm trubām. Kāpēc tu jau ir augsts? Tāpēc, ka šeit jau mēs ražojam saldējumu. Bet kā jūs dabujat tam saldējumam tādu mazu aplīšu bumbiņu formu? To mēs redzēsim tālāk pie mini-melts ražošanas iekārtas. Šeit gan rujienas saldējumam, gan mini-melts masa joprojām tiek gatavota vienādi. Redzat šeit krāsainas trubiņas? Mēs tieši laižam šokolādes mini-melts uz iekārtu. Kas tur iekšā? Tur jau ir saldējuma masa. Brīdī, kad saldējuma masa ir gatava, tā tiek sadalīta un novirzīta pa dažādiem ceļiem. Konusiņiem domātā daļa nonāk īpašā iekārtā, ko sauc par frīzeri. Tur to kārtīgi saputo, lai saldējums būtu vijīgs un gaisīgs. Tur jau liek saldējumu vafelītes? Jā, ejam, skatāmies! Šodien to piparmētru konusiņi. Tieši tāpēc gan iepakojums, gan vafelīte ir zaļā krāsā. Taču pavisam šim saldējumam ir 6 dažādas garšas, un vispopulārākā no tām ir dzērveņu. Kā šis robots vispār darbojas? Kāpēc viņš cilājas augšā un lejā? Kā tu redzi, tur tiek ielikts iepakojums ar vafelīti, tad tiek iešpricēta apakšā šokolāde konusa galiņā, kas visiem tik ļoti patīk. Tad tiek ielaists saldējuma masa, tālāk šokolādes pildījums, un tad jau tiek uzlikts vāciņš. Cik jūs šos konusiņus aveidojat stundas laikā? Apmēram 5000 konusiņus vienā stundā. 5000! Cik tu vari apēst? 5. Mēs drīkstam pagaršot, kā viņš tagad garšo? Droši. Ak, Dievs! Ak, Dievs! Kā košļena! Tāpēc, ka masa vēl nav sacelus, tā ir tikko iepildīta. Viņš ir tik garšīgs! Ļoti labs!
Beigās saldējumiem tiek uzlikti arī vāciņi, un tad tie dodas uz ātrās saldēšanas iekārtu. Pēc tam konusiņus sapako kastēs un sūta uz noliktavu, kur tie kārtīgi sasalsti. Es tev varu dot, un tu vari likt. Nesaspied viņu. Tas ir ļoti sarežģīti. Tā kā saldējums kūst, tad konusiņu krāmēšana uz līnijas notiek tajos zibenīgos tempos. Un ja mēs nebūsim gana ātri, izveidosies saldējumu sastrēgums. Atstāsiet uz kādu stundiņu viņus tajā. Kamēr vienā telpā top konusiņi, tikmēr otrā tā pati saldējuma masa tiek pārvērsta minimelts bumbiņās. Kāpēc te tādi dūmi? Tāpēc, ka minimeltus mēs ražojam ar šķidro slāpekli, kuram ir mīnus 197 grādi. Minimelti! Bet ja te nebūtu augsts, tie minimelti uzreiz izkustu? Jā, tā ir viena no ražošanas īpašajām lietām, kāpēc mums sanāk tādas īpašas mazas bumbiņas. Tas ir tieši tāpēc, ka temperatūra ir tik zema. Tā. Param, 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 param. Bet kā jūs dabūjat gatavu to, ka viņa katrs ir kā maza bumbiņa? Ražojot minimeltus, iedomājies, ka tās ir kā mazas pilītes, kuras ļoti ātri tiek sasaldētas. Šodien mēs redzam, kā top šokolādes minimelts, bet pavisam šim saldējuma veidam ir 16 dažādas garšas. Kura ir vispopulārākā garša no šīm visām minimelts garšām? Cukurvata, košļājumā gumija un vaniļa ar cepumu gabaliņiem noteikti būs vispopulārākās, bet bērniem ļoti garšo arī citronas laimes. Es ļoti gribu nogaršot. Kurš gan negribu? Tas ir vislabākais, kas var būt. Šeit tiešām viss ir dabīgs, sākot no piena ievešanas brīža līdz pat piedevu pievienošanai. Minimelti ir tagad mans jaunais mīļākais saldējums. Burvīgi. Esam atpakaļ virtuvē! Mēs šodien gatavosim saldējuma mafinus. Jums ir kādreiz bijis tā, ka jūs paņemat saldējumu, turi viņu. Jūs ieliekat, Dievs, cik viņš ir mīksts. Paņemat savu porciju Un aizmirstat kastītī vai paku ielikt saldētavā. Tad viņš izkūst un viņu vairs nedrīkst sasaldēt. Un mēs jums parādīsim recepti, ko var uztaisīt tādā gadījumā ar izkusušu saldējumu. Jā, tā ir tāda kā izkusuša saldējuma glābšana. Šis ir ļoti garšīgs. Labi, kā jau jūs zināt, mēs arī vasarā ēdīsim ļoti daudz saldējuma. Latvijā arī ļoti daudzi cilvēki daudz peldās, ēd saldējumu, bērni brauc pie vecvecākiem. Ralf, bet ko tu gribi visvairāk paspēt vasarā izdarīt? Es laikam vasarā gribētu noķert savu lielāko zivi, līdaku. Mans rekords ir 60 un es gribu viņu pārspēt. Es katru gadu piedalos sacensībās un es ceru, ka es viņu tur noķeršu. Ko tu gribi izdarīt vasarā? Es vasarā gribētu aizbraukt ceļojumā. Uz kurieni? Es gribētu aizbraukt uz Turciju. Ralf, kā tev patīk, ka es tevi intervēju ar saldējumu karoti? Jā, labāk būtu mikrofons, bet tagad braucam iepirkties. Beidz! Ja ne, mūsu saldējums būs nevis izkusis, bet pārkusis. Viņš būs viskusis. Laižam! Kur ir mūsu rati? Šoreizies. Labi. Mums sākumā vajag iet laikam uz leduskapiem. Mums vajag maskarponi un sviestu. Mēs kaut kur varam redzēt, cik sviestus mēs mēneša laikā nopērkam. Lien ārā no leduskapja. Bet mums vajag sviestu. Ņem. Martin, viss labi. Martīn, mums vajag maskarponi. Un ir atlaide. Kāds var būt, ka tieši tiem produktiem, kurus mēs bieži pērkam, ir atlaides? Varbūt vienkārši Rīmī ļoti daudziem produktiem ir atlaides. Jā. Skanē? Es esmu lāzertegā tikai ar mazajām pistolītēm. Es trāpīju! Cukurs ir.
Veiksmīgi noskanāts. Vairāk. Atcerieties, ka vienmēr viss ir jāņem tikai pa mazlietiņam. Piemēram, tik maz, kā mēs paņēmām. Martin, bet nopietni, ko mēs iesāksim ar to suņu barību? Kā? Teica redzēs, ka es tik ļoti gribu suni, un es sakrāšu, un viņš man nopirks suni. Tad tu savu krājkontā sakrāto naudu esi nolēmis izmantot sunim? Jā, man būs mazs mīlulis. Bet man ir aizdomas, ka tas nebūs tik ātri. Tāpēc labāk šo maisu pirksim tad, kad tu būsi sakrājis. Es viņu aiznesīšu atpakaļ. Drīz tiksimies, draudziņi. Atā. Maksāt ar karti. Un maksā. Es domāju, mūsu saldējums būs ļoti izkusis par šo laiku. Nu, tas ir mūsu darbiņš. Labi. Ejam. Kārta vienmēr ir noderīga. Esam atpakaļ virtuvē. Un ar šiem visiem lielajiem produktiem mēs gatavosim mūsu mīļos, gardos saldējuma mafinus. Pirmais, mēs katrs paņemsim savu saldējumu. Man ir brūnais šokolādes un Martinam ir baltais. Cik daudz mums vajag saldējumu? 150 gramus. Ok. Ak, Dievs, apsies, cik smuki. Es iesvēršu savu saldējumu. Ralf, kur man te rāda? Martin, tie nav svari. 128, 125, Šis būs par daudz, bet labi, es paņemšu nost. 172. Un ja jums liekas, ka saldējumi nekad nevar būt par daudz, tad receptē proporcijas ir ļoti svarīgas. Labi, un lai mums bišķi ātrāk saldējums izkūsties, viņus sadalīšu un samaisīšu. Jūs šai receptē varat izvēlēties daudz saldējumus. Ne tikai balto un brūno, bet arī zēmeņu, mango. Iedomājieties, Japānā un Lielbritānijā vasaras brīvlaiks ir tikai 6 nedēļas garš, uz pusi mazāk nekā mums. Bet, Ralf, visās valstīs vienā laikā sākas brīvlaiks? Nē, piemēram, Austrālijā vasaras brīvlaiks ir ap Ziemassvētkiem un Jauno gadu, jo tur, kad mums ir vasara, viņiem ir ziema. Mūsu saldējums ir izkusis. Tagad mēs katrs savā bļodā pievienosim milti, cukuru, vienu ēdamkaroti ar kaudzi un mums vajag cepamo pulveri. Ceps pulvers. Kas ir ceps pulveris? Es nezinu, ceps pulveris. Un es arī pieliku vienu pusi teikarot cepamā pulvera. Un tad mēs samiksējam. Es nevaru vienkārši maisīt. Jā, vari. Ieteikums, ja gribat kaut ko mikserēt, iespraužat kontaktā. Nevis kā Ralfs. Neiespraužu ko kontaktā. Kurš ātrāk? Viss. Man arī. Labi, turpinam. Nevienam vēl nav. Kādai viņai jābūt? Tev viņai jāpaliek zilganai. Vecīt! Man viņai jāpaliek brūnai. Ir. Labi, es ārstījos, viņai jābūt baltai. Es tad jau sen pabeidzu. Labi, ar šo mēs esam beiguši. Es aiziešu uzlikt sildīties cepeškrāsni, un tu jau vari ņemt formiņas. Es sakūlu tikpat ātri kā Ralfs. Tā. Es esmu beidzis ar šo. Cik augsts! Labi. Es ieteiktu paņemt mazo karotīti, un mums ir jāsadala 6 formās. Katram. Jā, tev bija taisnība, Ralf, vajadzēja mazo karotīti ņemt. Tu esi tik gudrs. Dažās valstīs arī vasaras brīvlaiku bērni izmanto, lai dotos visādās nometnēs, un viņi tur arī gatavo. Ralf, es netīšām savu mīklu iemetu nedaudz tavā. Uztaisīsim vienu baltbrūno. Man ir super ideja, Ralf. Sajaucam to mīklu kopā. Apstieties tik vienkārši no dažām 3 sastāvdaļām, 4. Mēs esam uztaisījuši. Dievs, tā bija trausmīga skaņa. Tagad lejam likt viņus cepties. Martin, tā viss labi. Un cepsim 180 grādos 15 līdz 17 minūtes. Mums šis sanāca ļoti vienkārši. Varbūt piezvanām Normundam, viņam iespējams ir kaut kas, kā mēs varētu šo ilgāk darīt un kā šis garšot labāk. Jā, tā ir laba ideja.
Martin, beidzot to mikrofonu. Bet tev vajag, tu Man viņš viņš nevar traucē. dzirdēs. Jā, viņš dzird. Labi, pieliec. Mēs gatavojam saldējumu mafinus, un varbūt tev ir kāds padoms, kā tos padarīt interesantākus. Čau! Man ir ieteikums, kā padarīt jūsu mafinus netik garlaicīgus. Viens no variantiem ir pa virsu mēģiniet uzspiest krēmu. Izmantojot konditorijas visus tādus uzgaļus. Tur var būt rozīts, tur var tāda būt. Jūs paši atradīsiet sev iecienītākos. Vēl gardākais variants ir, ka jūs to krēmu iespiedīsiet iekšā pašā mafinā. Tad būs gan krēms no ārpuses, no iekšpuses, viss totāli garšīgi. Un slinkākā versija, bet negaršīgākā versija ir mafinu izņemt ārā jau no šī papīra tūtiņas, nedaudz apslacīt ar eļļu un visu to apjaukt cukurā ar kanēli. Nenormāli garšīgi. Izprobiet kādu no šīm versijām. Paldies! Atā! Nu ko, tad taisam krēmu? Jā, es aiziešu uz pagrubu pēc savas sastāvdaļas. Martins jūs tūlīt iespējams pārsteigs. Viņam ir kas ļoti interesants. Itā. Es taisīšu lievelizētu aveņu. Es Krēmu. taisīšu šokolādes kakao krēmu. Kur ir tā piesta? Es tikko pieliku maskarponi un tagad es likšu klāt pūdercukuru. Ralf, Vispirms mēs uztaisīsim to pamatmasu krēmam un tad mēs sadalīsim divās daļās un katrs uztaisīsim savu. tās lievelizētās avenes kāds 10 eikrotītes. 2, 3. Ak, Dievs, tas ir tik forši. Un kamēr Martins maļ, es jau pielieku sviestu. Es jau pabeidzu malt. Es tagad sakūšu krēmu. Man krēms ir gatavs un tagad mēs varam likt klāt savas sastāvdaļas. Un es viņu vienkārši samaisu. Perfekti. Un tagad es viņu samaisīšu. O, kāds man sarkans sāk palikt. Un kamēr mēs taisījām krēmu, tikmēr arī mūsu mafini ir gatavi. Viņi izstās reāli tik perfekti. Viņiem ir tāda kā šitā maliņa kā krēslam. Martins uztaisīs krēsls, nevis keksiņus. Esmu krēslotājs. Un šitais ir divkrāsainais. Wow! Man likās, ka būs apakšā bruns un augšā balts, bet ir tā kā apakšā bruns un tikai paša virsotnīte balta. Jā, Wow. tas izstās ļoti labi. Bet labi, tagad gan. Pildam krēmu. Tad mēs iepildam iekšā un šitā mēs nospiežam. Mēs tagad ņemsim šos mafinus un mēs spiedīsim tādas mazas puķītes virsū. Vai lielas? Šādi. Ak, Dievs, cik man garas sanāca. Ak, Dievs, Ralf. Es šitai uztaisīšu vienu lielu vidū. Es šitai netaisīšu normālu puķīti. Es uztaisīšu. Es esmu liels tornado un tā ir māja. Au. Ralf, šitā ir liela un smuka. Redziet, cik ātri un vienkārši. Mēs teicām, ka šī ir superīga recepte. Man jau sanāk kā īstam konditoram. Un jūsu uzdevums arī ņemiet vecākus aiz rokas un uz virtuvi gatavot. Martin, parādi, kas notika. Uzzīmē savu mīļāko ēdienu un piedalies konkursā. Iesūti savu zīmējumu TV3 un laimē dāvanu karti 30 eiro vērtībā no Rimi. Un arī kādu foršu dāvaniņu no mums. Ātri, lēti, garšīgi, gatavot ir stilīgi. Nu ko, es gribētu teikt, tiekamies jau pēc nedēļas, bet es nevaru. Nu, sāks vasaras brīvlaiks, mums jau arī vajag pauzīti. Jā. Atpūšties, ēd daudz saldējumu un trenējieties, lai jums jauks vasaras brīvlaiks. Liels paldies, ka arī šajā pavasarī bijāt kopā ar mums un gatavojāt. Bet neaizmirstiet, jūs joprojām varat turpināt gatavot. Atā. Atā! Viņš ir tik mīksts un garšo kā zelts. Tas Ir. kolosāli! Un tas krēms piedod tādu vēl foršu garšu un to nevar aprakstīt. Ja jūs to neizmēģināsiet, es dusmošos. Noteikti izmēģiniet!